Aizvadītajā nedēļā veselības mēneša ietvaros Ogres novada turisma informācijas centra rīkotajā velobraucienā apkārt Ogrei piedalījās nepilni 20 velomīļu. Lai gan laikapstākļi nelutināja, dalībnieku sejas rodāja smaids. Mērķis ir vienkārši atpūsties un aktīvi darboties un to popularizēt arī, lai to dara citi pēc darba, lai nedodās uz mājām, neiesēž šērtajā divānā, bet lai dodas ārā un māca to arī saviem bērniem un paši piekopja. Kā vērtējat šo ideju? Atbalstu ļoti. Man patīk braukt ar riteni. Bieži to darat? Katru dienu gandrīz. Arī uz darbu braucu ar riteni pat ziemā. Šogad tāds pārējais varbūt nav braukšana principā. Kā domājat, mūsdienās, kā ir ar to veselīgā dzīvesveida piekopšanu? Tieši tā arī ir, ka jābraukā un jākustās. Lai pavērtu iespēju iepazīt attālākas Ogres pilsētas vietas, šajā reizē maršruts virzījies uz Pārogres pusi, apmeklējot arī Lazdu kalna dendroloģisko parku. Velobrauciena jaunākie dalībnieki izrādīja prieku par iespēju doties tālāk nekā ikdienā vecāki ļaujot. Vai vecāki jums pameta to ideju, kad šodien vajadzētu izbraukt? Jā, man vienkārši atrāva. Jā. Kā ir? Patīk šis izbrauciens? Jā. Ko jūs redzējāt pa ceļam? Daugavu. Jā, Daugavu mēs redzējām pa ceļam. Un vēl Ogres zīmi. To arī, ko mēs šodien dodam, katram arī karti, kad mēs katrs varam pats veidot savus maršrutus garākus, īslākus, izvēlēties. Galvenais jau katram pašam atbildēt par savu drošību un pārvietoties pa ceļu atbilstoši tam, kā tas būtu jādara noteikumiem atbilstoši. Cik bieži tiks rīkot šādi izbraucieni? Šoreiz tas ir veselības mēneša ietvaros. Mēs šodien, tad vēl nākošais tiekamies 24. aprīlī. Un pēc tam ir plāns varbūt vēl to atkārtot atkarībā no atsaucības, jo tas, protams, ir forši, ja ir atsaucība, tad arī ir vēlme rīkot šādus pasākumus. Aprīlī Ogres iedzīvotājiem jau 3. gadu tiek dota iespēja izbaudīt dažādas novada lielāko brīvdabas sporta pasākumu organizētāju rīkotās aktivitātes. Interesantiem ir iespēja iemēģināt roku orientēšanās sacensībās, nūjošanā, velobraukšanā, vingrošanā, skriešanas sacensībās, kā arī iepazīties ar jogu, ielu vingrotājiem un piedalīties dažādās lekcijās. Turklāt visas šīs aktivitātes ir pieejamas bez maksas. Zane Dāle, Raivis Balodis, Ogres televīzija.